Klau, tev varbūt liekas, ka tava lielākā problēma ir trauksme. Bet tā nav. Lielākā problēma ir tā, ko tā tev atņem. Parasti tas ir saistīts ar tavu miegu. Tu nespēji izgulēties, tu nespēji aizmigt. Tu piecelies ar vati galvā, tev ir konstanti bail no kaut kā. Ir cilvēki, kuriem ir pat bailes iziet no savas dzīves vietas, jo liekas, ka viņam kaut kas uzbrauks virsū, kaut kas ar viņu notiks, saslims, noķers kādu vīrusu. Un tu varbūt vairs neceļo. Tev varbūt tavas attiecības ir sašķobījušās, vai tu nespēji uzsākt jaunas attiecības. Un tas ļoti ietekmē tavu ikdienas dzīvi un to, kā tu vispār gribētu nodzīvot savu dzīvi. Un tāpēc trauksmes lielākā problēma ir tas, ko tā tev atņem tavā ikdienā. Trauksme pēc būtības nav bīstama, bet bīstamākais ir tas, ka tā pārtrauc tavu dzīvi. Un te arī man vārdi piebalso. Svarīgi ir saprast, ka tu vari dzīvot savu dzīvi, tev tikai ir jāpārvalda sava trauksmes sistēma, sava nervu sistēma un smadzeņu darbība. Tev ir jāizprot, kā tu funkcionē. Un tajā brīdī, kad tu iesi cauri šai programmai, tu radīsi atbildes. Ok, tāpēc, šitā var vispār, bet es visu laiku dzīvoju tajā kastītē, domājot, ka es esmu trauksme un ka tas man būs visu dzīvi, šī te pārmērīgā trauksme, bet nē, tu vari šo mainīt. Tāpēc es izveidoju šo programmu, lai tev paliktu labāk.